Liels paldies par uzaicinājumu uz muzeja konferenci, kur runā par muzejiem, bet mēs esam vēl muzeja meklējumos, mums muzeja vēl nemaz nav. Tāpat laikā par mums ļoti daudz ir dzirdējuši ar mūsu aktivitātēm, jo mēs ļoti aktīvi strādājam, kā arī mums ir lielais izaicinājums par muzeja priekšmetu. Es teiktu tā, mēs visi esam priekšmetiskā vidē dzīvojam, bet drīzāk to formulētu par attieksmi pret priekšmetu. Mēs visi, kad iedomājamies par Latvijas vai pasaules lielo ģēniju memoriālajiem muzejiem, mums katram ir kāds priekšstats vai viedoklis par to. Mēs visi esam bijusi Blaumeņa brakos un atceramies, kā mēs tur skolā braucām, kā tagad braucam. Mums ir viedoklis par Raiņa, 3-4 muzejiem mēs esam bijuši un redzējuši. Jūrmalā tikko ir jauns memoriāls muzejs Aspāzijai, mums arī ir viedoklis. Kur nu vēl Upīšu memoriālais dzīvoklis Rīgā. Tas priekšstats ir tāds, ka ir cilvēks dzīvojis, radījis, viņš ir nozīmīgs, Imants Ziedoņa gadījumā Latvijas kultūras kanonists, un ka tā vide un vieta, kur viņš ir radojis un dzīvojis, jau ir muzejs. Faktiski cilvēka nav, viņš nomirst, un tad nākošajā dienā mēs ejam un skatāmies, kā dzīvoja, kā ēda, kā gulēja. To visu apliekam ar inventarizācijas numuriem, pieliekam šnorītis, tur nedrīkst iet, tur nedrīkst aiztikt un tā tālāk. Un man dzīvē ir bijis tas, es nosaucu to par piedzīvojumu, ka pirms 10 gadiem Imants Ziedonis sāka runāt par to, viņš teica, kā tu domā, Žaneta, kad es nomiršu, man būs muzejs? Es saku, es nezinu, Imant, es eju pie Helēnas Demokolas, viņa tā laikā kultūras ministra, un es saku, Helēna, kā jūs domājat, ja Ziedonis nomirs, viņam būs muzejs? Helēna saka, nē, vajadzētu kultūras kanonistu, kā pienākt tos, bet mums tagad nav naudas, mēs tam neko nevaram darīt. Es vēl tad pajautāju, dažiem atnāk pie Ziedoņa un saku, Imant, visi domā, tā kā ko es aptaujāju, ka tev varētu būt muzejs, kad tu nomirsi. Un tad viņš saka, es negribu muzeju. Es gribu tādu muzeju, kas nav tā kā muzejs. Un es Imantam saku, bet tu pastāsti, kā tas ir, ka nav muzejs. Es negribu, ka manā muzejā tā kā brakos brauc bērni ar autobusiem, skolotājs ar varu, viņas tur ir atvedušas, un viņām liek tur kaut ko iet un skatīties. Un tad es negribu, lai manā mājā kāds vilktu čībiņas un staigātu ar čībiņām pa muzeju. Un es negribu, ka pie manas gultas ir inventarizācijas numurs, ka te es esmu gulējis. Un tātad cilvēkam ārkārtīgi liela pretestība pret tādu kā varbūt atmosfēru, ar viņa lietām, un kad ar viņa mantām notiks kaut kādas darbības, kuras viņam nav varbūt tās patīkams. Un viņš saka, viņš gribētu, lai muzejā maksimāli maz runātu par viņu, bet lai muzejā runātu par tām vērtībām, kas viņam ir būtiskas un svarīgas, un lai muzejā notiktu jaunrade un jēdzīgas sarunas. Divas lietas – jaunrade un jēdzīgas sarunas. Un ka viss, kas ir mājās, viņa vasaras mājā Burjāņos, kur viņš ir radījis ļoti daudz darbus Epifānijas tā skaitā, visi var iet, sēdēt, dzert tēju, kurināt kamīnu, darboties tā kā ciemos. Un ka tur atnāk tikai tie cilvēki, kuri patiešām to vēlās un kuri var izpildīt šos divus nosacījumus. Kaut ko jaunradīt un jēdzīgi runāt. Viegli ir pateikt, tad es tagad rādīšu, kā mums te iet ar to procesu. Mēs ar Imantu sarunājām tā, es teicu Imantu, lai uztaisītu tā, kā tu gribi, tad tas ir jāapraksta. Man tagad izstāsti 3 teikumos, es nejūtos atbildīga tagad kaut ko darīt, un mēs vienojāmies par tādām būtiskām lietām, ka
tiks radīt tāds skaidrs vārds stratēģija, bet tas apraksts, kā viņš iedomājās, kā tas varētu būt. Un mēs pie šī apraksta strādājām gandrīz 2 gadus, jo jūs noteikti atceraties, ka Imantam bija diezgan varbūt slikta veselība un bija grūti runāt, un bija īpaši cilvēki, kas varēja saprast, ko Imants saka, vajadzēja saprast, ko viņš saka. Un 2 gadu laikā mēs šo stratēģiju izveidojām, un otrs, ka viņš uzrakstīs grāmatu, arī grūti gāja, uzrakstītu grāmatu, kas viss tajā vietā ir noticis. Nu, lai cilvēki grib zināt, kā tai Murijāna tapa, ko viņš tur darīja, kā tur dzīvojās, kā tur viss izskatās, var izlasīt. Tātad, kurš no jums var paņemt grāmatu no Jāņiem līdz Murijāņiem un iegūt pilnīgu priekšstatu Imanta paša skatījumā, kas tajā mājā ir noticis. Un tas process, ka tās 2 lietas bija izdarītas, bija skaidrība, ko darīt, un grāmata bija uzrakstīta, tad arī varbūt kā liktenis, kā izveidojās cilvēku grupa no tāda procesa mazā kavalērija, ka mēs uzņēmāmies arī tādu atbildību par muzeju, un tā atbildība ir gan īstenot to, ko meistars domā, arī tā ir finansiāla atbildība, tad mēs meklējam naudu, piesaistam naudu, investējam naudu, un visi zina, ka šodien viss dārgi maksā, un tad atbildība par šo ēku priekšmetiem. Tad, kad mēs savācām pirmo naudu, lai nopirktu no Ziedoņa ģimenes šo Murijāņu vasarnīcu, tad mēs lūdzām Rakstniecības muzejā Annu Englienu, kurā vienkārši pierakstīja visus priekšmetus, lai būtu tā kā trešā puse, kur ir pierakstījusi. Tātad mājā viss ir tieši tā, kā Imants izgāja, tādā ziņā tas ir memoriāls, bet mums priekšmets nekalpo kā izpētes objekts, bet kā palīgs. Jo tā galvenā lieta, kas muzejā notiek, ir jaunrade. Jaunrade, tātad būtība, saturs, dzīves stils un tradīcija. Un ja kāds no jums gribēja sabraukt uz Ziedoņa muzeju, tad mums noteikti būs jāvienojās par to, ko jūs jaunradīsiet. Un es tagad pastāstīšu, kā mums ar šo lietu iet. Pirmie jaunradījumi mēs iesākumā nolēmām, ka mums ir jāpamēģina pašiem, kā tas īsti ir, kā tur radās, kā tas notiek. Un tad mēs ķerāmies klāt pie tā, kas mums ir un ko mēs mākam. Mēs mākam komponēt un dziedāt. Pirmajā vasarā 10 dienas radoša nometne, sabrauc mūziķi un vienkārši ņem visas Ziedoņa dzejoļu grāmatas, kas ir, un lasa, un 10 dienu laikā 11 dziesmu albums. Mazais Vilža Rāmīts uz šo dienu tulkots krieviski, vāciski, daudzās valodās ceļo par pasauli no tāda stimula, ka tu paņem šo saturu, šo mantojumu un radi. Vakars pietura Jasmīns pagājušajā gadā viss pārdotākais albums Latvijā, un man jums jāsaka, ir godīgi koncerti, ir mērāmi 20 un vairāk, un tas ir tas veids, kā mēs kā topošais muzejs pelnam naudu. Mēs nomainām vienu jumtu, nomainām otru jumtu, uzceļam jaunas ēkas, parādīšanu. Tas ir veids, kā mēs solītim attīstam un rādam sabiedrībai, ko mēs varam izdarīt ar mantojumu, kaut gan muzeja vēl nemaz nav. Īpaši stāsts, par ko pastāstīs vēlāk man kolēģi Ieva, ir mācību spēles 3D vidē. Tātad, jebkurš var ieiet arī jūs e-klasē mācību spēlēs. Epifānijām 70 000 apmeklējumu un izstaigāt visu muzeju, apskatīties, kā tur ir, neatbraucot. Ja jums interesē, kā tas izskatās tieši muzejā, tad var apskatīties, izstaigājot šo
spēli, bet vairāk par spēlēm pastāstīs jums Ieva. Mēs ļoti ilgi domājām par to, bet kā komunicēt ar jaunradi. No vienas puses tu ļoti labi komunicē, koncerts ar ziedoņu vārdiem, diski, spēles, tas viss ir skaidrs. Bet mēs par komunikācijas līdzekli izvēlējāmies apbalvojumu Laiks ziedoni, jo apbalvojumā dažādās nominācijās, kur literatūra ir tikai zem nosaukuma bize, tātad Kedas ir novadpētniecība, bize literatūrā, Taurina uzbrukums zinātne, Zemes mācos biznesa un Rabarbērs jauniešiem. Tas ir apbalvojums par jaunradi. Tas ir apbalvojums par jaunradi šajās jomās. Pagājušā gadā mums pieteicās 300 anketas, no kurām mēs izvēlējāmies 5 laureātus. Un tad, kad mēs atlasām laureātus, tad galvenā nozīme ir vērtībām. Šodien mēs runājām daudz par vērtībām. Ja 2 izcili cilvēki, piemēram, zinātnē, ir jāizvērtē vai 5 izcili, tad priekšroka tiek dot vērtībām. Deksmei, sūtībai, savpatībai, tam ziedoniskajam. Un mēs mūsu sarunās vienmēr runājam par to, vai tas ir ziedoniski vai nav ziedoniski. Tātad komunikācija jaunradēja caur apbalvojumu. Mums varbūt arī esam izgājuši no tās savas telpas Murjāņos. Viena no, tātad Murjāņu teritorijā bija 22 lieli dzirnakmeņi, kurus Imants bija savācis dzīves laikā. Un vienu no dzirnakmeņiem mēs aizvedām uz Ragaciem kapiem, lai veidot Imanta ziedoņu piemiņas akmeni. Tad mēs izejam no teritorijas ar kādu no saviem priekšmetiem. Mūsu priekšmets stāv Ragaciemā. Varbūt jūs dzirdējāt, ka mums kā muzejam uzdāvināja izvalta 100 ozolus. Un mēs šos ozolus neiestādījām Murjāņos, bet aizvedām uz citu muzeju. Mēs tos iestādījām Rundālas pils muzejā, izveidojot ziedoņa aleju. Un viena no šīm statuetēm, oriģināls, stāv Latvijas Nacionālā bibliotekā pie ziedoņu zāles. Tātad muzejs savu mākslas priekšmetu izliek uz āru, tātad tas ir dāvināts Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Ērta vieta. Ilgu laiku bija diezgan grūti tā, kā lai saka, sadzīvot ar to, ka zupa nēst ir jāvēra Ausmas Vimanta katlos un jāpavina līdz. Un to var atļauties tad, ja tie ir paši fonda cilvēki un atbildīgi izturās par tām lietām un vērtībām. Un lai aicinātu ciemos vairāk cilvēkus un lai varētu jaunradīt, mēs sapratām, ka mums ir jāuzbūvē jaunas ēkas. Mēs bijām ļoti tālredzīgi. Šīs ēku arhitekts ir Jānis Drība, ir saskaņots ar ziedoni. Jāņa tēvs Andrejs bija liels ziedoņa draugs. Un tad mēs savācām naudu ar koncertiem, ar diskiem, lai uzbūvētu 2 jaunas ēkas. Viena ēka ir palīgāka, esam pabeiguši šogad pilnībā. Mums uzdāvināja no Prēļiem vienu pirti, tad mēs nojaucām pirti Prēļos un atvedām pirti uz Murjāņiem un atkal salikām kopā. Un Bulduru dārzkopības skola ir uzņēmusies pilnīgu šefību par dārzu, jo dārzā ir sastādīti dažādu ģeniālu cilvēku stādījumu, un mēs ļoti rūpējamies par to, lai kaut kas izrauktu un tas darītu profesionāli. Līdz ar to tā darbošanās privātam muzejam iespējams ir savādāk nekā valsts. Mēs varam atļauties dažādas lietas darīt savādāk, uzrunāt dažādus cilvēkus, lai palīdzētu mums attīstīties. Nākošie soļi. Šādā veidā darbojoties mēs redzam, mēs nebijām vienīgie, kas rakstīja mūziku Murjāņos vai kaut ko radīja. Es vienkārši stāstīju par sevi, es neesmu pilnvarota stāstīt par citiem, bet ir arī citi mūziķi, ir rakstnieki jau bijuši, kas izmantojuši to kā radošo rezidenci. Un mēs redzam, ka tā lieta iet, ka varētu tādā veidā darboties, kā Imants ir domājis attīstot šo muzeju. Un tomēr tādas īstas skaidrības, vai mēs
nebija. Un šovasar dzīvojoties, visu vasaru nodzīvoju vai Murijāņos vai Ukrainā, dzīvojoties pa Murijāņiem, es sapratu, ka kaut kas pietrūkst tajā mozaīkā, ka man nav kaut kas, bet kā viss ir skaidrs, un tāpat laikā nekas nav skaidrs, un es pieņēmu tā diezgan stingru lēmumu. Es iestājos Latvijas Kultūras akadēmijā doktorantūrā, lai rakstītu promocijas darbu tieši par jaunradas procesiem muzejos, ka jaunradas process var būt kā šis muzeja nemateriālais mantojums pētīt pasaules, teiksim, citu pieredzi, un sastapos ar brīnišķīgiem pasniedzējiem muzeoloģijā, paldies Jāņa komandai, kura parādīja, ka tie muzejiem nav nemaz tik traki, ka tas, kā Imants domāja, varbūt ir tikai kaut kāds tāds gars, kas viņam nepatīk. Tas viss ir labojams ar cilvēku attieksmi, ar idejām, ar brīnumiem, ar prieku, ar dažādām radošām aktivitātēm. Un tātad šobrīd mācoties Latvijas Kultūras akadēmijā, es ļoti daudz iemācījusies, un mēs sākam faktiski to muzeja procesu, kā es mīlu teikt, darīt kārtīgi un smuki. Mums ir izveidota muzeja padoma no ļoti interesantiem cilvēkiem, un puse no tiem, kā mēs smējamies, ir imantologi. Tie ir cilvēki, kas ir pazinuši imam personīgi, kuriem ir par to teikt. Mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar DD studiju, jau šeit vairāk reizes pieminētu par to, kā padarīt vēl interesantāku apkārtni Murijāņos. Un nākošā gada jūnijā mēs sāksim pirmo pilotu sezonu. Šo brīdi man jāsaka, ka no literatūras skolotājām vien, jo Rinda ir aizrakstījusies uz 2 gadiem, bet tad mēs veidosim notikumus atbilstoši dažādām mērķa auditorijām, dažādus notikumus, kur varēs tātad jaunradīt un izpausties jaunradē. Tad es lūkšu Ievu, kuram pastāstīs mazliet vairāk par krāsainajām pasakām, spēlu un epifānijām. Man jāsaka tā, ka tas nebija tāds mūsu mērķtiecīgs process doties uz skolām un pie jauniešiem, bet mēs sākām domāt, kā izdarīt tā, lai skolotājiem literatūras, lai nebūtu tas, kad ar autobusiem brauc uz brakiem. Kā šo problēmu risināt? Tas Imantam tik ārkārtīgi kaut kā nepatīk, man pateikt, kāpēc. Mēs domājam, kā to atrisināt, un izdomājām, ka mēs varam skolotājiem nākt pretī. Mums bija izdevīga tāda brīnišķīga iespēja runāt ar literatūras skolotāju asociāciju, visam literatūras skolotājiem reizēm. Mēs viņiem jautājām, tā kā tu jautātu, tā kā klientam, kas ir tas, kas tev palīdzētu, jā? Un tad viņi teica, ka, ja būtu tāda moderna spēle 3D versijā, ka tu vari ieiet muzejā visu, izstaigāt, un ka es varu skolniekam uzdot uzdevumu mājās izpildīt, un tu par to dabūtu 10 vai 8 vai tur katrs vienojās, tas viņiem ļoti palīdzētu. Lai nebūtu pārkāpts tātad šis princips, ka abu spēļu rezultāts ir uzrakstīt vienā gadījumā epifāniju un otrā gadījumā krāsaino pasaku. Mēs esam savākuši brīnišķīgas Latvijas skolnieku epifānijas, un ar Latvijas jaunatni viss ir kārtībā. Ieva. Tu paturēšu, ka tu ar rokām strādā. Labi, labdien. Mani sauc Ieva, un es tātad esmu epifāniju līkloču un krāsaino pasaku spēļu scenāriju autori. Un es mēģināšu tādu mazu ieskatiņu parādīt, kā izskatās tātad Imanta Ziedoņa muzejā. Tātad mēs varam doties iekšā mājā. Un kamēr es jums rādu, kamēr es jūs vedīšu ekskursijā, es jums arī stāstīšu, par ko ir spēles un kāds ir tas galvenais mērķis. Spēle epifānija līkloči, tās mērķa auditorija ir 7. klases skolēni, tātad aptuveni 14 gadi. Un tas ir vecums, kurā ne visi ir tādi skolēni, kuriem ļoti patīk lasīt un grāmatu un labākais draugs. Līdz ar to, tad ir arī tāda šī skolēnu grupa, kuru vajadzētu kaut kā iedvesmot
lasīt. Nu, lūk, un tad šī spēle ir kā viens no instrumentiem. Un otra spēles tā kā doma ir ļaut skolēniem nokļūt šajā vidē, parādīt viņam, kur tad ir dzīvojis un strādājis Imants Ziedonis un kur šīs epifānijas ir tapušas. Un sākumā skolēns nokļūst šajā priekštelpā un skan epifānija. Un skolēna uzdevums ir izprast epifānijas jēgu. Un ja viņam tas izdodas, tad viņam ir jāatrod vai viens objekts, kurš šo jēgu simbolizē, vai arī jāveic kāda konkrēta, bet diezgan vienkārša darbība. Un tikai tad viņš var nokļūt tālāk. Tagad staigājot mājas, jau esam šos uzdevumus izpildījis, vai mums ir parādīt, jo viens uzdevums atklāja jaunu telpu, tā uzreiz viņš nevar nokļūt ne guļamistabās, ne virtuvē, tad virtuvi uziesim arī otrajā stāvā. Un, kā jau Žanis stāstīja, arī spēlē ir šis te jaunības moments, jo spēlē ir 9 līmeņi, un kad šie visi līmeņi ir izieti, skolēnam ir iespēja nokļūt Imanta Ziedona darbistabā. Un, mums ir vienkārši. Nokļūstot Imanta Ziedona darbistabā, skolēnam ir iespēja rakstīt pašam savu epifāniju, iesaisties pie galva un rakstīt epifāniju. Un savukārt pēc tam skolotājs saņem savā e-pastā šo jaunības darbu, epifāniju, un tad jau tālāk no skolotāja atkarīgs vērtējums vai pārunas, vai kā viņš šo epifāniju darbojas tālāk. Savukārt krāsainās pasakas ideja ir līdzīga. Skolēns nokļūst arī šajā vidē, viņš var visu iztaigāt, viņš var darboties, un viņš var arī rakstīt pats savu pasaku, bet mācību procesā tā ir 3. klase, kad sastopas ar pasakām, tādēļ viņš vēl mājā iekšā netiek un darbība notiek ārā. Un, 9 gadus veci skolēni, viņiem vairāk būs šis spēles elements arī. Tātad ir 5 pasakas. Skolēns var izvēlēties secību, kādā viņš vēlas spēlēt šo spēli, un katru pasaku veido 3 līmeņi. Un, kas ir interesanti, tas, ka tā nav tikai literatūras stunda, tā kļūst arī par valodas stundu, kurā skolēns var trenēt valodu, vārdu asociācijas, viņam ir jākārto vārdos burti, kas mainīti vietām. Reizēm tā var kļūt par ētikas stundu, ja tiek runāts par sarkano pasaku un, piemēram, par ugunsdrošību. Reizēm tā var būt dabas mācība, vai arī tāpat ētikas stunda par to, kāda ir vide mums apkārt, ko darīt, lai nepiesārņot, lai pašiem būtu patīkami tajā atrasties. Reizēm skolotājs var runāt par to, kādas ir skolēna dzīves pamatvērtības. Piemēram, ir pasaka, zilā pasaka, kurā skolēnam ir jāpasaka, pēc kā viņuprāt ilgojas zilais zirgs. Un šeit arī spēle maina savu jēgu atkarībā no tā, vai skolotāji, vai ir jāraksta apsveicam. Tātad mainās spēles jēga no tā, mainās spēles jēga atkarībā no tā, vai skolēns ir lasījis pasakas pirms spēle tiek spēlēta, vai spēle tiek spēlēta pēc pasaku lasīšanas. Lūk, šajos uzdevumos, ja pasakas ir lasītas pirms spēles, tad skolēns var atsaukties tīri uz tekstu, tas kļūst kā darbs ar tekstu. Savukārt, ja nē, tad jau šajā pasakā skolēns stāsta, kādas ir viņa prioritātes, vai viņa vērtības, pēc kā varētu ilgoties zirgs, vai tie draugi, vai tās ir mājas, vai tā ir ģimene. Un šeit būtisks faktors ir arī tas, vai spēle tiek spēlēta mājās, vai spēle tiek spēlēta vienatnē, vai kopā ar vecākiem, vai ar brāļiem un māsām, vai spēle tiek spēlēta klasē, vai tā tiek spēlēta individuāli, vai reizē ar pārējiem skolēniem, vai skolotāju uzraudzībā. Tā ir tāds brīvs rīks, spēle kļūst par rīku skolotāju rokās, un tas mērķis un tas, ko šīs spēles sniedz gan skolotājiem, gan skolēnam,
gan kā tā pievēršas pasakām un kādas iespējas tā dod runāt par kādām tēmām, tad tas ir atkarīgs no skolotāja. Jā. Paldies jums par uzmanību.